Tā nu labais rīts visiem. Esam atbraukuši uz Pērnavu. Uz Parnu. Un mēģināsim kaut ko noķert. Nu, visi te baigi ķēruši. Mēs jau kā parasti atbraucam tad, kad jau vairāk te nekā nav. Un mēģināsim kaut ko paķert. Es šodien ķeršu tikai uz mānekļiem, kurus es tagad pārbaudu. Parādīšu jums tūlītās. Viņas esam baigā sastāvā. Ir visādi pasaules čempioni un Latvijas čempioni. Mēs esam čempionu tādā sastāvā. Mēģināšu šodien tikai uz kora baitiem. Uz kora tās jaunās gumijas, kas mums tagad būs, tad 26. gadā nāks ārā. Un mēs tagad viņus sākuši testēt īsti tā ritīgi, ko uz viņām var dabūt un ko noķert. Viņām tādi baigās, kā teikt, nav nekas baigi līdzīgs viņām. It kā ir kaut kādas šitādas mazās ziltiņas, ja? Bet tādi minoviņi. Bet pati gumija kā tāda ir tāda vispār nav redzēta. Maziņa un tādas rasaru un zandartu baigā bombai vajadzētu būt. Nu, bet skatīsimies, mēģināsim, kā viņa darbojās un kā uzvedās. Tā ir somu gumija, ko mēs ar somiem tagad vienā projektā, vienu projektu taisam. Redzēsim, kas tur sanāks. Dačuk, labi līdzi. Nu nekliet, tāpat jau dabūs ārā. Kipišs sākās eci. Nav liels, bet vismaz divs. Nav, jā, nav, bet kilograms ir. Nu, kas kilograms? Varbūt, nezinu, kas. Dzīvās gaļas vai rasakādas? Nezinu, cilvēki. Zandars tas ir. Līdzaka. Eugiņš mēra līdzaka. Nu, bet līdaciņa. Jā. Bet otrais metiens. Jā, lūdzu. Tas mākas ķert. Iekodīt. Vai nu kā, bet līdaciņa. Nespied viņu. Es nespiežu. Pamēri vai mērsi? Pagaid, tu pamērīšu. Ko? Lūdzu, Iekodam un pirkstā. Nu, vīra mērs. Mēģināsim bišķi smagāk, bišķi man pa viegli ir. Giņš jau tik pie pirmās zivs no Jaņiem nokāpa. Visi smējās, bet Giņš nesmējās. Tā kā, nu, uzliksim bišķi smagāk. Pamata aukliņi 0,4, pavadiņi 0,19. Āķīts 8. izmērs ir labs asarim un zaņģikam, varbūt pa mazu, bet, nu, tāpatās dara. Un tagad uzlikām 7 gramiņi. Kātiņš mums līdz 11 gramiem ir. 11. Tā kā viss tāds viegls ir. Kas tikko Aldus notika? Nu, notika tas, ka cilvēkam upē vietas maz. Viņam laivu obligāti te bija jānovaros, ko makšķi mēs. Paveicās, ka neaiziet. Nu, mēs esam Pērnavā, Pērnavas upē. Ziemā no ledus biju, te 3 reizes atbrauc, bija ļoti labi. Nu, teiksim tā, vienreiz bija ļoti labi, smuks asars, bet laikam atkarīgs viss no tās jūras, kā viņš nāk iekšā. Tad vienreiz rāpiem, kad ņēma, nu tāds jau skaists asars, nu 30 kāds plus centimetri. Bet 2 reizes atkal netrāpjām, tikai maz asariši. Nu, zandartiņi maziņi. Un arī no laivām braucu vecītas šeit. No laivas jau bija smukāk. Bet vairāk viņš vat pa 5-6 metri pa vidu. Tā zivs tā turējās. Tā baltā viss slāns baigais. Bet nu, no laivas jau bija ļoti laba zivība. Bija zandarti ļoti daudz, teiksim, 50 noķer. Vēl, kad nu, 10 mērā no viņiem visiem. Bet tā ļoti liela aktivitāte zivība. Asari vispārībā bija tā, kad apnīkt zanders un muļāt to mazo zemmēru, tad ķērām asarus. Nu, asaru dropņām vienkārši bija. Bet tad viņš kaut kā bija panācis bišķi uz sēklīt, te uz 2 metriem tā ķērās. Bet tagad pagaidām izstās, tas mēnesiņš uznāca, ka viņš vēl pagājis ir nos kaut ko dziļumā. Vajadzēs varbūt, ka braukt uz to krastu.
Jo no tā krasta tur uz to jauno tilta pusi, uz jūras pusi, tur ir dziļāks uzreiz. Mēģināsim. Gan jau, kad kaut kam jābūt, ir jācenšas cilvēki. Mēs esam daudz te sabraukuši. Tā kā, dzīves te ir. Katrā ziņā Reskjāri laivām arī tagad var copēt. Nav tā kā, jo mums ir liegums no 1. marta. Te var braukt copēt. Vienkārši nav tāda ierobežojuma. Ot. Nekā, un mana korīte nostrādāja. Sākās. Jau sačaku nevar izlūst vairs. Paņem kasīti. Zaņģi. Egu Jančukiņu zaņģi. Atskatās. Jā, tā ir, Aldi. Un paties, ko iefokusēja? Uz korīti. Jā, redzi, testēju jauno, teiksim tā, māneklīt, kas tikai nāks ārā. Un zandartiņš. Pirmais noņaņiem nokā, bam. Atlaižam 45 centimetru, tieši 45. Jā, un aparatūra jau, kā te iepriekš teicu, baigi vieglā viss ir. 11 gramīgs kātiņš. 5 grami volframiņš apakšā. 8. numuriņš āķītim. 0,4 pamataukla. Tā kā jā, jūtīgs, ļoti jūtu visu. Kaut gan dziļums te paliels, laikam 7 metri ir. Asars, jā. Tur ir asarīts. Labi. Un viena gumija man aizgāja. Un pasies mana korīte, jā. Korīte manējā. Man bija viens zandartiņš, tagad viens asarīts, ir vēl 3 copis. Džeki, tukšos ešu pagaidām. Varbūt tā ir sakritība, gan jau, ka tā ir sakritība. Labi, daudz nerunāšu, lai asarīts dzīvo, pasies, kāds dusmīgs palikās. Sačuks jaunais, Itālīts, Japānīts. Un korīte jaunā. Un resnais Robis. Ķer zīvis. Mācās. Tā. Maziņš, bet, kaut kāda darīšana vismaz ir. Maz zandartiņš. Liekam sačukā. Hop. Un laižam vaļā. Uzreiz var pateikt, sačuks bomba. Ar Fox Rage var izmest miskastē. Atkal korīte. Tagad ir upē. Zivī mutes ciet, negrib ņemt. Bet mēs mēģināsim kaut ko. Mēs te tagad sāksim džigot. Uz tādām, redzi, interesantām zivtiņām. Kaut ko mēģināsim. Kaut ko mēģināsim izbakstīt. Varbūt vēl nav īstā stunda situsi, kā Salīts saka. Ko es tev, Jānu, varu pateikt? Neesmu copu redzējis. Ķēru gan džigrigā, un ķēru asaras drupiņā. Nebija copes. Un tagad zandartis mēģinu drupiņā. Bet vispār nav copīts. Vienīgais, kas mums šodien māk zivtiņu noķert, tas ir Roberts. Viņam bija 2 zandarti, asars un bija jau skodiņi un copīts, kā viņš to dara. Nav ne jausmas. Viņš kaut ko māk un nesaka mums. Kaut kādu viņam baigie noslēpumu. Es vienīgais varētu piemānīt, kādu paliekam otsapa bija, bet nav sapas. Nezinu, augstais laiks laikam. Nav diena iesūs vēl. Laivām viņš arī skraid, nekas nav. Tā kā, gaidam. Iznācien.
Nu, pēc kakavas vajag. Kā? Nē, bet baigi labā gumija. Dopsīlīgi? Jā. Nav. Lūk, neviena gumija nav šitā, redzē. Nu, Nav pilnībā. Nu, tāpat kā tās dropshot gumijas lielās, kas ir arī tā gumija tāda pat mīksta. Nu, nav vispār neviena, pilnībā neviena. Nu, nav. Es tev parādīšu pie mašīnas, es tev parādīšu vēl, tas sortiments viņu. Es tev parādīšu, kādas būs tās saucamie nīdli ar, tāda staipīgā peldošā gumija. Es domāju, šito uzlikšu man uzreiz būs. Nu, davai. Beidzot, tad es arī tikšu pēc ops. Gribās lēnāk, zin kā vienīgā noteikti arī šodien. Vēl pieci, un kādas tas nav? Молодец, puika, fantastiski! Maziņš, bet smuks. Nu, met plaid apakaļ. Smuks jūrnieks. Vai ne? Un ko, vecais? Salto uzmet. Nē, viņa labā pēkties lejā. Tu papīk, vai? Jā. Vai tā attītīt? Nu, pašā lūpiņā. Nu jā, rekā beidzam. Mēs savu Pērnavas ekspedīciju nesākuši. Nē, tā labi sūdīgi copi bija, baigi gausi gāja. Pāris zīltiņas dabujām. Tāpēc jau laikam, ka raidījums būs šoreiz īsts, bet mēs jau esam ceļa jūdzēs, bet Vārnas kungs vēl paliks. Tā kā varbūt, ka Vārnas kungs vēl kaut ko parādīs bez mums. Bet jā, šodien ķēru uz to kore. Tas būs jaunās gumijas, kas 26. gadā nāks ārā. Tur būs vairākas sērijas un viena arī no tām būs, bet to es arī tagad sezonas laikā rādīšu, kā ķeru uz viņām un darbojos un būs, jā, visāds būs. Šitā ir ļoti laba, uz viņa jau ir ķerts, viņa ir peldošā. Viņam būs gan dropshotā, gan nedrigā, gan džikā, gan dropshotā, jā, visādi. Gumijām kvalitāte ir vienkārši perfekta, krāsas būs maz. Katram modelim varētu būt ap 6 krāsām, lai arī tas ir nejauktu baigi galvu un tas ir baigi viegli. Tā kā, jā, redzēsim, uz ko šitie zvēri būs spējīgi. Viņas ir maksimāli taisītas, lai viņām nebūtu alternatīva. Tā kā, jā, man šodien patikās. Copis bija, pāris zīltiņas dabūju. Tā kā turpinājums sekos.